Rosība Valmierā, Cempu ielā 13, kur atrodas Valmieras stikla šķiedra, sākas agri. Ražošanas darbiniekiem maiņa sākas jau 6. Darbā viņi ierodas īsi pirms tam. Patiesībā jāsaka, ka rosība šeit nekad nebeidzas, jo mūsu uzņēmumā strādā 4 krāsnes, kurās tiek kausēts stikla maisījums. Tās darbojas 24 stundas diennaktī. Čau, mani sauc Roberts, un šogad būs gads, kopš esmu daļa no Valmieras stikla šķiedras komandas. Šodien ņemšu jūs līdzi, lai parādītu, kā pie mums izskatās un ko tieši dara stikla šķiedras ražošanas operators. Esmu gatavs, dodamies tālāk. Sveiks, Ainār! Sveiks, Robert! Klau, mēs šodien apskatām ražošanas operatoru darbikdienu. Es domāju, varbūt tu vari arī kaut ko pastāstīt? Jā, labprāt pastāstīšu. Tad es esmu ārodmācību instruktors mūsu nodaļā. Mans uzdevums ir palīdzēt jauniem darbiniekiem integrēties mūsu nodaļā un arī apgūt visas nepieciešamās prasmes, lai varētu veiksmīgi strādāt. Un uzņēmumā ir labs labuma grozs, kuru varētu sadalīt vairākās daļās. Ja runā par personīgiem ieguvumiem, tā ir izaugsme un atbalsts izglītībā. Atbalsts ģimenei, tas ir pirmā skolas nauda, ja uzsākot 1. klasi, uzņēmums atbalsta pirmklasniekus, iedodot arī brīvdienu vecākiem. Tiešā veidā iegūms arī bonus ir par to, ka tiek atvests draugs, ir piesaistīts draugs un uzaicināts strādāt uzņēmumā. Jā, darba devēja labuma grozs ir ļoti noderīgs, bet labi, es došos tālāk. Apmācības uzņēmumā ilga 3 mēnešus. Nekur citur Latvijā līdzīgu darba pieredzi nevar iegūt. Tāpēc apmācības amatā notiek no pirmās darba dienas, tiešajā darba veikšanas vietā. Uzņēmumā ir gan darba audzinātāji, gan ārodmācību instruktori. Tie ir pieredzējuši kolēģi, kas palīdz apgūt gan profesijas teorētiskās, gan praktiskās zināšanas. Es ļoti novērtēju, ka ar manīm sākumā vienmēr bija darba audzinātājs, kurš man palīdzēja apgūt visu nepieciešamo darba amatam. Gaisa temperatūra te ir vienmērīga visu gadu. Uz katru darbinieku ir kopskaitā 10 izstrādes vietas. Tās ir tās, kuras ir katra atbildībā. Laiks piesēst un paēst. Manuprāt, ir forši, ka uzņēmums noorganizē un pienes ēdienu darbiniekiem. Starp citu, uzņēmums nodrošina darbiniekiem 2 eiro līdzmaksājumu pusdienām, kuras var dabūt tepat kafejnīcā, kas atrodas uzņēmuma teritorijā. Šodien man no jums ir jāatvadās, jo mani gaida darbs, un rīt man ir dienas maiņa, bet parīt man jau ir brīvdiena. Čau! Ceru, ka tev patika redzētais, un drīz tevi varēšu saukt par savu kolēģi. Tiekamies Valmieras stikla šķiedrā, vietā, kur ražojam neticamo.